labs konsultants tomēr ir tajā brīdī tev klāt, kur tu jūti, ka tev vajadzēs atbalstu, tev vajadzēs padomu, tev vajadzēs palīdzību, un viņš tev izstāsta kaut ko, ko tu pats par savu biznesu nezināji, vai, manā gadījumā tā labākā pieredze ar PVC īpaši ir bijusi tāda, kur ir iespēja pamācīties no citām geogrāfijām. Mūsu uzņēmuma vērtības noteikti, skatoties uz sebu, ir ilgtermiņa domāšana. Mēs tiešām ticam, ka tas, kas ir labi sabiedrībai vietēji, tas ir labi arī bankai. Tas ir iemesls, kāpēc man arī banka paralēli atļauj būt par Sosbērnu ciemata padomes priekšsēdētāju. Tagad tas ir viens no tādiem ilustratīviem veidiem, kā mēs arī rādām, ka mums tas tiešām no sirds ir svarīgi. Un, atkal PVC kontekstā, man liekas, tas foršais ir, kad nekad nav bijusi sajūta, ka jūs mēģināt īstermiņā uztaisīt biznesu ar mums vai kaut ko sarunāt vai kaut ko panākt. Vienmēr ir tāds ilgtermiņa skatījums, ir skatījums uz kopīgu sadarbību, un ir tā sajūta, ka jūs vēlat mums arī no sirds labu, un jūs zināt, ka ja mums ies labi un jūs iedosiet mums labu padomu, mēs pie jums atgriezīsimies. 30 gadi ir maz, kad man pašam bija 30 gadi, varbūt man likās, ka tas ir daudz, tad es tieši kļuvu par bankas valdes locekli, tagad man ir jau nedaudz vairāk kā 40, es domāju, ka 30 gadi tomēr vēl nav daudz. Un tas joprojām ir laiks, kad mēs mācamies, tas joprojām ir laiks, kad, kā Franks Sinatra dziesmā dziedāja, labākais vēl joprojām ir priekšā. Tā kā tas briedums un tā īstā profesionālā pilngadība vēl ir priekšā. Mans novēlējums PVC Latvija 30 gadu jubilejā būtu saprast to savu spēku, saprast tās savas pozitīvās puses, tiešām pašiem ar tādu labu pašapziņu dzīvot tālāk un faktiski turpināt iesākt to. Jo jūs tiešām paši varbūt to ikdienā nepamanat, bet jūs pozitīvi atšķiraties, jūs kā cilvēki esat vairāk ilgtermiņā domājoši, jūs esat vairāk uz klientu vērsti, uz klientu interesēm vērsti. Ar jums vienmēr ir patīkami un prieks sadarboties. Tā kā es domāju, ja jūs to noturat un jūs esat, kas jūs esat arī nākotnē, tad labākais ir tikai priekšā.